Čau! Sakarā ar to, ka šodien ir 1. aprīlis, es izveidoju Prankālu 3. daļu, kā arī milzīgs paldies par 1000 saspiestajiem laikiem zem iepriekšējās epizodes. Tas tik tiešām ir forši. Kā arī vēlos atgādināt, ja šai epizodei būs 2000 laiki, tad obligāti es veidošu 4. daļu. Spied to laiku podziņu. Tā kā šobrīd numurs es ņēmu no komentāriem zem iepriekšējā video, pilnīgi iespējams, ka kāds mani atpazīs. Es ceru, ka tas nebūs katrs otrais. Nu ko, aiziet, sākam zvanīt. Labdien! Labdien! Cikos jūs pieteicāties uz konsultāciju par depresijas problēmām? Cikos jūs pieteicāties uz konsultāciju, es jautāju? Latvijas Zinātņu ārstu birojā. Necikos. Kā necikos? Jūs iesūtījāt vakar 40 eiro. Jums ir depresija. Cikos jūs būsiet? 3. Labi, tiekamies 3 uz aiziešanos. Māmu, man skolā nozaga autiņas un bikses, ko man darīt? Что? Man skolā nozaga autiņus un stringus, ko man darīt? Nesaprotu, kas te zvana? Nu, te zvana Dāvis. Nu, man skolā, jums bērni fonā, es saprotu, jūs zināt, ko vajag darīt. Man skolā nozaga autiņus un stringus, ko man darīt? Ko jūs tur runājat? Nu, Mammu! Diāna! Nesaprotu, kas zvana? Dāvis! Nu, mammu! Nu, tu saproti, brālīti, tu vari, jūs varat pasaukt, mammu, pasauc lūdzu brālīti, kas tur rāpo. Kas te zvana galu galā? Es nesaprotu, kas zvana? Dāvis! Kas zvana? Dāvis! Tavs dēls! Man dzels mājās. Ko tu esi? Nu, mājās, vēl viens, kurš nav mājās. Es esmu skolā, lūdzu, palīdziet, ko man darīt? Kas te zvana galu galā? Dāvis! Es tādus gālus nezinu. Nu, kā jūs to nezināt? Nu, tik tiešām man uz bērnu namu būs jāiet. Jop, cik miziņ. Nu, šis bija vismaz interesanti. Kas tas zvana galu galā? Ok. Labdien, te Skaidrīte. Labdien. Man ir jautājums, kur var atrast recepti cepumiem ar matiem? Man vienkārši dēls ļoti prasa, es nezinu, kur var atrast. Es gribu izcept. Atvainojiet, jūs kur trapiet? Es esmu Sergejs. Nu, Sergejam es arī zvanu. Nu, kur var atrast recepti ar matiem? Es vienkārši, dēlis jau tur kliedz. Ko tu recepti ar matiem? Nu, dēls man, recepti ar matiem, cepumi ir ļoti garšīgi. Nezinu tādu. Nu, tiešām, kāpēc? Nu, jop, cik miziņu uz redzēšanos. Nē. Kāpēc jūs saplēsāt manas autiņu biksītes? Es vēl nebiju pabeidzis savu darbiņu. Mammu! Jā, tēvs, pagaidi nedaudz. Kāpēc? Кем вы разговариваете? Kā lūdzu? Кем вы разговариваете? Es neko nesaprotu, ko jūs runājat. Es tagad neko saprotu. Bet, lūdzu, nevajag, kāpēc jūs to izdarījāt? Kāpēc jūs bijāt tik ļauns? Tad lūdzu nopērciet man 3 komplektus ar pampers. Savādāk reāli es izsaukšu policiju un jums būs nepatikšanas. Tūlīt pat brauciet, savādāk mans dēls vēl jau vairāk uz jums sadusmosies. Jauki. Sakarā ar to, ka jūs pasūtījāt 10 litrus Optimo līnijas alu un banānus, man ir nepieciešams jūsu personas apliecinošais dokuments, jo Latvijā alkohola izstrādājumus drīkst iegādāties bērni no 8 gadu vecumā. Es atvainojos, jūs noteikti kaut ko esat nokļūdīsies. Kā nokļūdījies? Maija? Jā. Nu tad jums zvanu. No kuras iestādes jūs zvanat? Maksman. Kas tas tā? Brīvības iela ar 70D. Nezinu, nekur tādu nezinu. Nu, kā jūs varat nezināt? Jūs taisījāties braukt pakaļ, un es lūdzu jums atsūtīt elektroniski jūsu personas apliecinošo dokumentu. Es nezinu ne par kādu alu cilvēku mīļais. No Optimo līnijas preces jūs lietojat, tādēļ jūs pasūtījāt šo. Nezinu, par kādu iestādi es būtu pasūtījis. Maksman, ļoti izdevīgs preces. Šobrīd visām precēm ir 70% atlaide.
Un visām precēm nāk komplektā šņabis ar rozīnēm. Ak, Dievs, jūs noteikti kaut kur esat kļūdījušies, piedodiet, ja? Nu, piedodiet. Man vēl ir ingūna tikai. Nē, to nē. Tā es nezvanīšu. Tā sapratīs, ka tas esmu es. Labdien, man ir problēma. Jūs visu laiku braucat uz manu māju un cūkojaties man. Tā kā lūdzu tagad atbraucat un sasaukat, savādāk es saucu ātro palīdzību. Tā, kas notiek? Kāda adrese jums ir un kas? Adrese ir Andreja iela 17B. Kur jūs zvaniet? Mēs zvanam jums, Andrej. Nē, jūs piezvaniet Sierra iela avariem dienas. Es tieši tā, es zinu, kam es zvanīju. Man ir problēma. Jūs visu laiku cūkojat. Jūs cūkojaties manā liftā, visu laiku tur tika uzspridzināts kurmis. Kāda adrese jums ir? Andreja iela 17B. Jūs par liftu? Jā, Mēs neapkalpojam. Mums nav tāda adrese. jūsu numurs ir uzrakstīts uz lifta. Zvani мне, Maša. Jūs sajaucat kaut ko. Nu, Apkalpojam liftus Pārdaugavā. ļoti slikti. Tā Andreja iela ir Pārdaugavā. Nu, mums nav tāda adrese. Slikti, bet tad es saucu ātros uz redzēšanos. Es visu laiku turēju šeit ciet, lai man balss skanētu zemāk, lai man nedaudz aizsmakusi balss ir. Tā kā... Ko? Kādu kurmi? Kurmis ir līdzeklis trupu tīrīšanai? Labdien! Labdien! Šeit erotisko preču internetu veikals Skūtais Pīlis. Jūsu pasūtījuma erotiskās biksītes ar ananāsu garšu tiks piegādāts jums jau rīt. Vai jūs vēlaties pasūtīt ko vēl? Nē, paldies! Tagad spalvainējam kamielim ir 30% atlaide. Kartes avans ir beidzies. Nu ko, diemžēl ir tā, maiznīcai mēs nepiezvanījām, bet tas paliek nākamai reizei. Atceries, ja būs 2000 laiki, tad obligāti iznāks nākamā epizode. Abonē manu kanālu, seko man Instagramā, šēro un tiekamies jau nākamajā video. Čau!